testi parāda, ka šīs tiešām ir tas īstais risinājums, lai arī padarītu šo interneta lietojumu ne tikai tā kā vēsturiski mēs esam redzējuši un jūtam atšķirību starp mobilu internetu un fiksētu internetu. Un bieži vien mēs tā kā nespējam pat pateikt atšķirību, bet saprotam, ka fiksētais ir galsties pārāks. Tad šai kontekstā jāsaka, ka šie testi parāda, ka arī mobils internets šīs nākošās paudzes, jeb 4. ģenerācijas izpildījumā var būt tāds, kurš jau sajūta līmenī stipri tuvinās fiksētajam internetam. Telekom ir vadošais internetu pakalpojumu sniedzējs Latvijā, un tāpēc mēs arī sekojam līdzi visam jaunākam tendencēm interneta nozarē. Viennozīmīgi arī mobila interneta attīstība un jaunās paudzes mobilais internets, jeb 4G, ir viens no jaunām tendencēm, kas tagad strauji attīstās visā pasaulē. Tā galvenā lieta varbūt tas, kāpēc tieši laukos, jo pilsētvidē lielākai daļai iedzīvotāji jau ir pieejams internets fiksētā veidā, kas ir daudz stabilāks, daudz ātrāks un lētāks nekā mobilais internets. Pie tām arī ļoti daudz dažādu bezvadu Wi-Fi punkti, kuriem var pieslēgties, kad atrodas ārpus mājas. Savukārt lauku teritorijās izbūvēt fiksēto internetu bieži vien ir pārāk dārgi, lai tas spētu apmaksāties vienai mājā vai viensētā laukos, un mūsuprāt tieši bezvadu tehnoloģija ir un tā jaunās paudzes mobilais internets ir risinājums šiem cilvēkiem laukos. Mēs runājam par risinājumu, ar kuru var pārklāt daudz plašākas teritorijas ar tikpat iespaidīgiem parametriem kā pilsētvidē.